Priekšvārds. No 1945. līdz 1987. gadam ik viens, kurš Latvijā izrādījās kaut nedaudz nevēlams pastāvošajam režīmam, tika tā vai citādi likvidēts vai piespiests klusēt. Sabiedriskā dzīve bija paralizēta. Darboties drīkstēja tikai tie, kas atbalstīja komunistisko partiju un okupācijas varu. Latviešu tauta bija sašķelta divās daļās. Viena daļa, tie, kas nespēja samierināties ar svešo varu, nestājās partijā, dzīvoja klusi, audzināja bērnus ar atmiņām par neatkarīgo Latviju un gaidīja. Otrā daļa, lielākā, samierinājās ar realitāti. Rūpējās par personīgo labklājību un karjeru, iestājās partijā, lai iegūtu privilēģijas un amatus. Savus bērnus viņi mudināja stāties komjaunatnē, lai dzīvē ko sasniegtu. Tad pienāca 1987. gads. Grupa Helsinki 86 pirmo reizi atklāti nolika ziedus pie brīvības pieminekļa 14. jūnijā, par ko saņēma represijas un apmelojumus. Tajā laikā partijas vadoņi Anatolijs Gorbunovs un Mavriks Vulfsons pat pārmeta varai, ka tā nepietiekami izrēķinājusies ar provokatoriem. Tomēr laiki mainījās, un tautas visā Padomju Savienībā vairs negribēja dzīvot pa vecam. Šodien tā dēvētie sabiedriskie mediji ar apbrīnu intervē un godā tieši to otru daļu, tos, kas pielāgojās 90. gados, meta kažoku uz otru pusi, un tagad stāsta, ka gribējuši tikai izdzīvot. Bet par pirmo daļu, par tiem, kas nepadodas, kas klusumā saglabāja tautas sirdsapziņu, mēs nedzirdam. Šis raksts ir veltīts viņiem. Gundegas Jaunzemes raksts Atstumtie, publicēts laikrakstā Pavalsnieks 1993. gada 27. aprīlī, ir liecība par šīs pirmās daļas cilvēkiem, par tiem, kas palika uzticīgi Latvijai. Tā centrā ir Līga Krūmiņa, latviešu sieviete, kuras dzīve caurvīja okupācijas laika pazemojumu un atmodas laika drosmi. Kā norādījis ārsts demogrāfs Gundarovs, tieši sieviete savā auglīgā un radošajā dzīves posmā no 18 līdz 39 gadiem ir tautas dzīvības centrs, tās garīgā un bioloģiskā nepārtrauktība. No viņas spēka, veselības un brīvības ir atkarīga pašas tautas pastāvēšana. Šo kodolu Krievu okupācija brutāli sagrāva, izpostot neskaitāmu latviešu sieviešu dzīves. Līgas Krūmiņas dzīvestāsts tādēļ ir vairāk nekā personisks liktenis. Tas ir simbols latviešu sievietes cieņai, izturībai un tautas garīgajai dzīvotspējai. Viņa ir viena no tām, kuru klusā pretošanās bija un paliek latviešu tautas neredzamais pamats. Pilsoņu kongress saglabā šo patiesības līniju starp tiem, kas pielāgojās un tiem, kas palika cilvēki. Gundegas Jaunzemes raksts Atstumtie. No Krievu okupācijas varas cieta ne jau tikai izsūtītie un represētie, cieta visa tauta. Dzīve apmeta kūleni, sagruvus stipriem pamatiem būvētie nākotnes plāni un ieceres, saira cilvēku attiecības. Dzīve kļuva skarba un nežēlīga, cilvēki meklēja izdzīvošanas iespējas, kuras bieži vien lika spērt tādus soļus, par kādiem viņi normālos apstākļos nebūtu pat iedomājušies. Ja nebūtu bijusi okupācija, mazā Līga droši vien būtu piedzimusi Rīgas centrā, dzīvotu plašākā dzīvoklī, ko bija nopirkusi viņas vecāmāte, dāmu cepuru meistare. Būtu mīlēta un lolota. Taču sievietēm, kurām pats jaunības plaukums iekrita šajos drūmajos juku laikos, personiskā dzīve izveidojās ne jau tāda, kā gribētos. No tā, protams, cieta arī viņu bērni. Taču bērni cieta ne tikai no vecāku izpostītās dzīves vien, cieta no tās īstenības, ko viņiem sagādāja jaunais plaukstošais laiks. Kolonisti bariem plūda iekšā mazajā Parīzē, bet iezemieši lēnām pārvietojās uz proletāriskajiem graustiem. Ģimene sev mājvietu atrada asaros, mazā istabiņā, kur visi 4 gulēja uz grīdas. Nebija nekādu labierīcību. Lai varētu izdzīvot, bērni palīdzēja vecajmātei sētnieces darbos, palīdzēja tirgot zivis un stāvēt garās rindās pēc maizes un cukura. Beidzot mātei pietrūka spēka un mazā Līga nonāca internātskolā. Pēc tam vakarskola un paralēli sanitārs darbs pirmajā klīniskajā slimnīcā. Bezsaules bērnību nomainīja ne jau rozēm klāta jaunība. Ar deportācijām vien latviešu tautas postīšanas darba režisoriem bija par maz. Latviešu jauniešiem pameta lozungu,
ka nav ko sēdēt provinciālajā Latvijā, kur vēl nav izdeldēts buržuāziskais gars, ka jādodas plašajās Padomju Savienības varenajās ārēs, lai īsti sajustu jaunās dzīves elpu. Uz šīs makšķeres nereti uzķērās tieši tie jaunieši, kuru dzīve te Latvijā nebija salda. 16 gadu vecumā uz Kazahiju aizbrauca arī Līga un izmācījās par traktoristi. Taču jaunā dzīves elpa izrādījās darbs gandrīz par velti un vietējo ļaužu nicinājums pret klaidoņiem, kas kolonizēja viņu zemi. Tādu nu reiz bija jaunās vēsturiskās kopības padomju tautas ģeniālo radītāju zinātniskā metode, lai ne tikai vecākais brālis, bet visas Padomju Savienības tautas aktīvi iekļautos savstarpējā asimilēšanās procesā. Latvieši braukt uz Kazahiju, Kazahiju uz Latviju, Ukraiņu uz Moldāvu, Moldāviju, Moldāvu uz Krieviju un tā tālāk bez gala. Lai rastos pēc iespējas vairāk bērnu, kuru izcelsmē būtu vismaz 2, bet vēl labāk vairāk tautības. Taču nevienmēr šis selekcijas darbs, izmānot vai izsūtot, piemēram, armijā jauniešus no mājām, sekmējās gludi. Tautu etniskās pašsaglabāšanās instinkts nereti izrādījās spēcīgāks, un selekcijas stacijā Padomju Savienībā parādījās daudz vientuļo māmiņu. Tiesību sargājošie orgāni dabūja krietni norauties ar alimentu piedziņu. Līga Latvijā atgriezās ar dēlu, iekārtojās kopmītnē un sāka strādāt par krāsotāju. Kopmītnē, kā jau visas, apzakšana, krievu lamas, taču arī no turienes Līgu padzina, kad izrādījās, ka organismam nepiemērotā dzīvesveida dēļ viņa smagi saslimusi ar tuberkulozi. Dažus mēnešus nogulējusi nāvinieku palātā, Līga daudzus gadus bija spiesta ārstēties, kur dzīvot nebija. Dēls nokļuva bērnu namā. Brīžiem bija tik smagi, ka negribējās vairs dzīvot. Tad ar tuberkulozes dispansera un labu cilvēku atbalstu Līga saņēma vienistabas dzīvoklīti Kauguros. Beidzot, kā pelnrušķīti pasakā, viņa satiek labu cilvēku, nodibina ģimeni, piedzimst meita, un Līgas darba dzīvē sāk griezties Kinorats, Mellužos, Dzintaros, Lielupē, Vaivaros. Te viņi iepazīstas arī ar Jūri Podnieku. Tāds nu īsumā ir dzīves stāsts, zem kura, manuprāt, ar dažādām variācijām varētu parakstīties daudzi un daudzi no parastās tautas, no tiem, kurus neiecēla par komjaunatnes līderiem, kuri neuzkalpojās varai, bet kurus šī vara nežēlīgi eksploatēja un pazemoja visus okupācijas gadus. Taču, lai arī kādus sārņus kaisītu dvēselēs, lai arī kā darbotos padomju melu fabrikas gluži instinktīvi arī šajos pazemotajos un atstumtajos cilvēkos, plaiksnīja atmiņas par kaut ko tīru un svētu, ko pat pieminēt nedrīkstēja, par Latviju. Arī Līga pēdējie piederēja pie tiem, kas lavījās pie Čakstes pieminekļa un aiz aizklātiem logiem svinēja 18. novembra svētkus. Tā pienāca 1987. gada 18. novembris. Līga izbrauca no mājām ne jau, lai nokļūtu Latvijas neatkarības izcīnītāju pirmajās rindās, bet gan, lai nopirktu meitai brilles. Ejot garām brīvības piemineklim, viņa redzēja, kā braši latviešu komjaunieši, kārtības sargi, izrauj vecai sievietei no rokām neļķes un salauž tās. 6 vakarā, tuvojoties brīvības piemineklim, Līga ieraudzīja aplencēju ķēdes, tomēr viņai izdevās izlavīties tām cauri un nokļūt tuvāk piemineklim. Tad pēkšņi miliču, čekistu un komjauniešu ķēde sāka atspiest cilvēkus un iedzintos inženieru ielā. Izkļūt nebija iespējams, jo arī ielas izeju nosprostoja ķēde. Cilvēkus, sekojot iekšējās drošības seka vadītāja G norādījumiem, apsaukāja par ekstrēmistiem un fašistiem, kas, kā teikts, iet ārzemju pavadā. Iesprostoto un iesprostotāju savstarpējo emociju spriegums auga, līdz kāds sāka sist kādu 14 gadus vecu puišeli. Līga ieķērās sitējam uz plečos un nu saņēma sitienus pati. Viņu sita kādi 5 tēvaiņi, nogāza zemē, ievārtīja dubļos un spārdīja ar kājām. Tad ievilka mašīnā un nogādāja Gogoļa ielas milicijas iecirknī. Tur Līga vēl dzirdēja, kā sita un par fašistu apsaukāja kādu vīru, kurš atteicās ar vietvalžiem runāt impērijas valodā. Tad notika pratināšana un kaunināšana, uz kuru, protams, neriskējot ar ļoti nopietnām sekām, toreiz varēja atbildēt tikai ar to, ka laimīgās dzīves nesējiem vismaz mazliet taču būtu jāciena arī latviešu tauta. Kad Līga atstāja milicijas iecirkni, šķita, ka viņai kāds seko.
Toreiz dusmās un sašutumā viņa uzrakstīja atklātu vēstuli padomju presei, uz kuru toreizējā laikraksta Rīgas balss redaktora Dzintra Krūmiņa atbildēja, ka tie esot apmelojumi. Tad Līga nolēma saistīties ar Helsinku grupu un savu vēstuli nodeva Alfrēdam Kārkliņam Alūksnē. Šo vēstuli nolasīja par Radio Brīvā Eiropa. Pēc tam Līga iepazinās ar Juri Ziemeli un Līviju Astru. Vēlāk viņa atklāja, ka tiek noklausīts viņas telefons. Priekšnieks viņu izsauca un paskaidroja, ka ideiski nepareizi cilvēki nevar strādāt ideoloģiskajā darbā, kinofilmu nomas kantorī. Līdz pat 1991. gadam viņai bija piestiprināts čekas kurators, kurš brīdināja, ka nepaklausības gadījumā var ciest visa ģimene. Viņš tincināja par Latvijas nacionālās neatkarības kustību, piedāvāja lielu naudu. Kad neko neuzzināja, smējās, ka lielākā daļa no Latvijas nacionālās neatkarības kustības esot viņu cilvēki, un gan jau jūs pašu ļaudis salauzīs. Helsinku grupa jau bija nospiesta un izšķaidīta, un tad parādījās vides aizsardzības klubs. Ar Modra Lujāna lietu sākās piketu sērija, stop akcija, aktieru pikets un citas akcijas, kuru laikā Līgai bija tā laime ar ironiju iepazīties ar biedru Bugaikungu, tagadējo Rīgas policijas pārvaldes priekšnieku. Sākās Latvijas patriotu piemiņas vietu apzināšana un kopšana. Netālu no Līgas mājas Kauguros atrodas studentu rotas komandiera Paula Zoltas atdusas vieta. Toreiz netālu no šīs vietas atradās smakojoša sakņu bāze. Viena lieta bija piemiņas vietas atrast un sakopt, daudz sarežģītāka tās pasargāt no apkārtnes karojošo internacionālistu uzbrukumiem. Lai nenotiktu kapu vietu apgānīšana, jāpiebilst, ka par masveida latviešu kapu apgānīšanu gan neviens nav mēģinājis uzstāties ne Maskavas, nekādā citā ārzemju televīzijā, kamēr par brāļu kapiem tika sacelts skandāls pasaules mērogā. Līga nevienu reizi vien bija spiesta pie pieminekļa pat pārgulēt. Atklājot pieminekli, pazīstamais vides aizsardzības kluba līderis un vēlāk arī deputāts Juris Dobelis kaut kā piemirsa šos kopējus un apsargātājus. Tajā pašā laikā laikraksts Latvijas jaunatne 1993. gada 26. februārī publicēja apsūdzības rakstu, kurā minēts, ka Līga Krūmiņa esot sašķēlusi gan vides aizsardzības klubu, gan Latvijas nacionālās neatkarības kustību. Vai nav par daudz vienai Līgai? Šīs organizācijas būtu sašķēlušās arī bez viņas. Būtībā tās jau nesašķēlās. Cilvēki, kas bija meklējuši vietu, kur cīnīties par Latviju, aizgāja, sapratuši, ka pēc 4. māja šīs organizācijas kļuvušas par varas satelītiem un ka šķelšanās ir tikai cīņa starp līderiem. Līga neklusēja, un tur arī visa starpība. Pie varas nākušie patrioti sākotnēji vēl centās atcerēties tos, kuri pildīja melno darbu, aģitēja, līmēja uzsaukumus un plakātus, piketēja. Atcerējās arī Līgu. 1991. gadā viņa strādāja centrālā pasta muitā. Kamēr par priekšnieku bija Aivars Saliņš, viss bija salīdzinoši gludi. Kad varu pārņēma Geidāns, muitas likumos sāka parādīties dažādi izņēmumi un nerakstīti norādījumi par deguna nebāšanu, kur nevajag. Līgu atbrīvoja, pat neizmaksājot kompensāciju. Tad draugi ieteica viņai stāties Rīgas Latviešu biedrībā. 1992. gada 18. jūnijā notika liktenīgā Rīgas Latviešu biedrības kopsapulce. Kā teica Līga, inteliģence ņirgājās par tiem, kuri bija apģērbušies vienkāršāk un masturīgāk. Lielākā daļa kopsapulces dalībnieku tomēr nobalsoja par 1938. gada statūtu atjaunošanu, noraidot padomju varas fabricētos Latvijas Republikas un Krievijas impērijas bastardlikumus. Tā sākās druļļa un graudoņa cīņas epopeja Rīgas Latviešu biedrībā, par kuru padomju prese rakstīja ar moto "Fuj, cik nesmuki!", attiecinot to lielākoties uz tā sauktajiem drullistiem. Rīgas Latviešu biedrības durvis ir atvērtas visiem, tā deklarēja biedrības priekšsēdētājs Druļlis. Līga te iebilda, ja vide nav veselīga, pilnīga demokrātija nav iespējama. Kā tagad, lai izšķir, kurš nāca uz Rīgas Latviešu biedrību cēlu mērķu vadīts, kurš lolojot savtīgas intereses, kurš cēla Druļļa prestižu un kurš to gremdēja? Kāda loma te bija pašam Druļlim?
Un vai tie, kas histeriski bļāva nost komunistus un citus līdzīgus saukļus, to darīja tādēļ, ka tiešām sirds bija pārāk pilna, vai arī, lai padomju informācijas līdzekļos fiksētu šīs grimases un norādītu publikai. Redziet, kādi ir šie patrioti, noskranduši un netīri klaigātāji. Lai sabiedrību atkal pārliecinātu, ka patrioti neko citu neprot kā bļaut, slikti uzvesties un ālēties, bet profesionālie darba darītāji un jaunās Latvijas cēlāji ir vienīgi bijušie komunisti un čekisti. Pēdējā Rīgas Latviešu biedrības nama ieņemšana jau ir aprakstīta laikrakstā Pavalstnieks, tādēļ pie tās nepakavēšos. Inta Danielsona un Mirdzas Stirnas inteliģentās lamas, Kurbja, Lazdas, Galandera un citu džentlmeniskās izdarības, lai paliek uz viņu sirdsapziņas. Jo var jau saprast, Rīgas Latviešu biedrības nams ir pārāk trekns kumosiņš, lai to atdotu kaut kādiem tur no ielas, kā teica Stirna. Tiem no ielas, acīm redzot uz ielas arī jāpaliek. Mori savu padarījuši, mori var iet. Kungi un bijušie vides aizsardzības kluba un Latvijas Nacionālās neatkarības kustības līderi uz parastās tautas pleciem atspērušies ir savās vietās, un kam viņiem vairs piketētāji, uzsaukumu līmētāji un pieminekļu sargātāji? Kam viņiem vairs latviešu tauta? Par tādiem kā Līga jaunais Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs Pēteris Pētersons paziņoja, šis grupējums dīvains murgs. Tā nu iznāk. Latviešu inteliģencei savas tautas izpostītā dzīve ir dīvains murgs, no kura viņi savā laikā slēpušies vēl dīvainākā murgā, komunistiskajā partijā, padomju mākslā, zinātnē un citur. Un viņi turpina šo slēpšanos arī pašā jaunākajā dīvainajā murgā. Šajā orveliskajā īstenībā, ko tagad dēvē par brīvo Latviju, kur tāpat kā komunistu laikā patiesību sauc par meliem, zagļus par patriotiem un patriotus par kriminālistiem. Inteliģence esot tautas balss un sirdsapziņa. Tagad tā ir nostiprinājusies Rīgas Latviešu biedrībā ar vienu mērķi, bļāvējus ar netīrām drēmbēm neielaist, kā izteikusies Mirdzas Stirna. Balss un sirdsapziņa palikusi aiz durvīm. Un tā jau nav tikai Rīgas Latviešu biedrības problēma vien,